Tagad taisīšu desertu pīlāģu želei. Vispirms man vajadzēs 300 grams cukuru. To vajag karamelizēt. Jāgaida, kad cukurs izkusīs, tas kļūst tās brūngans. Un pīles mēcīte ir jau sabiezējusi. Un čurks tik ļoti garšīgi un smaržo pasakaini. Tagad atliek tai pievienot tauciņus, piparus un čili. Cukurs ir brūns, un ar cukuru apbrūnināšanu vajag būt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Jo, ja tas sāk vārīties, tad viņš sāk kāpt ārā no katliņa un var dabūt uz rokām tādas neaizmirstams rētas. Tagad šim cukuram es pievienoju 800 gramus pīlāģus mazgātus. Viņš var arī sprakšķēt. Tā kā jābūt tiešām ļoti uzmanīgiem. Un vēl man vajadzēs 300 gramus ūdeni. Ūdeni jāpielej pakāpeniski. Jau veidojas karameli un jāliek ir. Sildīt viņu. Var redzēt, ka cukurs arī nedaudz jau ir karamelizējies, sacietējis. Tas tāpēc, ka es uzbēru augstus pīlāģus. Tas uzreiz savilkās. Es to darīju tāpēc, ka, kā jau es teicu, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Ja to dara uz plīts, tad ļoti lēnām pievieno ūdeni. Ja jūs esat ļoti uzmanīgi, tad labāk ir pievienot karstu vārošu ūdeni. Bet var darīt arī tā kā es. Tad vienkārši tas ir ilgāks process. Šo masu kārtīgi izmaisu. Tad tai jākarsējas, lai pīlāģi izšķīst, kļūst mīksti. Un šis karamelizētais cukurs piedod želejai tādu interesantu karameles garšu. Jāpārbauda, vai pīle ir izcepusi ar asu nazīti. Jā, viņa ir mīksta. Slēgšu ārā krāsni un atstāšu to siltumā, kamēr atnāk draudzenes. Lai pagatavotu pīlāģu želeju, želatīna vietā izmantošu agaru. Un agars ir tāds pulvers, kas ir iegūts no aļģēm. Agars atšķirībā no želatīna nav dzīvnieku izcelsmes produkts. Tāpēc šādu tipu želeju pilnīgi noteikti var ēst veģetārieši. Uz vienu paciņu agara ir vajadzīgi 500 gramu ūdens. Pusīti ūdens jau es karsēju kopā ar pīlāģiem, un otru pusi es pielēju agaru pulverim. Un šo šķidrumu karsēšu 2 minūtes kopš brīža, kad tas sāk vārīties. Es sākušu kāst savus pīlāģus, jo man ir vajadzīgs atkal tas šķidrumiņš. Tik rudenīga krāsa un smarža. Un pīlādzes ir ne tikai bagāts savā uzturvērtībā, tam ir daudz C vitamīnu. Pīlādzes skaitās arī mitoloģijā ļoti, ļoti nozīmīgs. Un katrā mājā, katrā sētā saka, kad ir vajadzīgs pīlāģu koks, lai pasargātu no ļaunā un lai dotu šo pozitīvo enerģiju. Un tos noteikti vajag izmantot pēc iespējas vairāk. Tie ne tikai stiprina imūnsistēmu, bet arī veicina domāšanu, rada jaunas idejas. Un prātām tas ir noteikti ļoti labi. Tagad mans agara pulverīts ir uzvārījies. Un to tagad pielēju šeit izkāstajiem pīlāģiem. Strauji maisu. Un tagad šo karsto želeju saliešu pa traukiem. Es izmantošu šādas smalkas glāzes, bet to var arī liet jebkurā citā trauciņā. Svarīgi, lai trauciņš ir caurspīdīgs, jo tas vizuāli daudz labāk izskatās. Mēs jau vispirms ēdam ar acīm. Šeit trauciņā jāatstāja vieta arī biezpiena krēmam. Un tagad tā jāliek augstumā, lai sacietē. Man jau šķiet, ka šī ir tāda īsta gardēža želeja. Un es zinu, ka mans draudzenes to novērtēs.
no manām desertiņām vēl atlicis pagatavot biezpiena krēmu. Es ņēmu 200 gramus saldo krējumu, un šim saldam krējumam es pielikšu kādas 3 ēdamkarotes pūdercukuru. To saldumu var regulēt. Putošu saldo krējumu uz tādai viegli kremīgai konsistencei. Jāuzmanās, lai nesaiet sviestā, jo vajadzēs vēl ieputot biezpienu. Tagad krēms ir pagatavots, atliek to uzlikt uz želejas, nodekorēt ar kādu pīlāģu ogu un gardo pīlāģu mērci. Kamēr tās draudzenes nāk pa kāpnēm, es vienkārši nevaru atturēties šo te nepagaršojot, jo šī mērce jau vien izskatās kā želeja kopā ar biezpienu. Nenormāli garšīgi. Draudzenes jau klāt.